Šodien saņēmu DPF-u, restorētu DPF-u, ja tādie pastāv. Nav katalizātori, bet ko darīt? Ja oriģinālais dārgs, analoga nav, tad vajag pirkt restorētu DPF-u. Tikko nopirkam, varat apskatīties, kā viņš izskatās. Acim redzot, kad viņš bija griezts šitā pa šūvēm un samietināts un noslipēts vispār. Katalizātora nav iekšā, varbūt pagriezīšu uz to pusi, labāk būs redzēt. Redzat, katalizātora nav iekšā, bet tikai DPFs. Redzat, viņš ielikts iekšā, restorēts, un tas ir, kā saka, skatās variants. Plug and play, un pēc tam atpakaļ izņemi un vecu trūbu ieliki iekšā. Nu, neko darīs, ja motorā remonts tur kaut kādas 5 štukas, un viņš eļu dzen, un baigi būs dārgi saremontēt, bet vismaz, lai ar mašinu varētu braukt, ieliki iekšā, izņemi, lieki plaukta vai balkonā un brauc tālāk. Skatīsimies, kādi būs rezultāti. Tūlītas ieliksim iekšā un nofilmēšu jums parādīšu, vai bez katalizātora DPFs pilda savu darbu, vai iekļausimies līdz 1 miljonam. Tests, restorēts, ja tādi pastāv, kas nezin, lūk, patiešām ir, kas taisē video un smējas, ka nav restorētu. Ir restorēti, kas restorē, un šeit Baltija pie mums. Lietuva, ja kas. Bez katalizātora ar beigtu turbinu un jau no izplūdes sistēmas jūtama, kad ir smaka, eļas smaka, un uzstādot Lietuva ražoto, atjaunoto DPF filtru bez katalizātora 47 000, 50 000, 48 000. Mums aparāts ir tāds pats kā CSDD, un ieliekot, saku, to vislētāko DPF-u, tehniski apskati iziet var, un šitais ir tas tukšais bunģe, redzat, melnais tukšais. Ļoti vieglis. Tā kā lieta ir tāda, Lietuva ražoti DPF-u uz tehnisku apskati pilnībā der. Atkal izmēģinājam vēl vienu DPF-u, kurš, var teikt, neatjaunots, ne analogs, ne jauns, bet ražots Lietuvā.